Tā, labrīt. Ir 20:06. Šorīt sākšu ātrāk, jo ir jāizvāc bišķi bardaks, jāsaliek krāsojumās lietas, durvis, guļus, spārni kaut kur tur. Viss jāsavāc, lai ir kur likt, lai var apgriezties, jāklāj mašīna, jāsalīmē, avīzes. Ko es aizmirsu paņemt. Labi, tā mums aizbraukšu pakaļ. Jau salīmēt durvis un izdomāju vakarā, kad šitais jāliek guļus, lai tās poras ar grunteni biezāku piesūcās, lai viņi var pieslīpēt, lai nav tāds raupīs malks. Šodien sāku ātrāk, tāpēc, kad ir dienas plāns ir grandios, ir jāsakrāso un vēl kaut kas jāizdara smago. Varbūt jālien apakšā, kas tur darās. Un rīta vajadzētu aizbraukt uz apskatu, ja sanāks. Un šokar jāiet uz koncertu labvēlīgā tipa. Labvēlīgs piedāvājums bija un ļoti patīk tā grupa. Un, ja viss sajies, tad ies uz grupu. Un tāpēc jāpaspēj līdz tam visam šitais izdarīt, jo kaut kā jāiet uz priekšu. Citādāk višķi pa daudz aizkavējās. Svētkos jauks, ja izstrādā, tad būs te arī brīvs. Ja sakrāsosies viss, tad saliksies un viss būs čimčirim. Labi, turpinam. Tagad ir tā. Ir bišķi savākts, aizvests kaut kas, aplīmēts. Tagad brucinu. Šito nobrucināju. Aplīmēju. Daudz maz. Redzēs, kā pūtīs, kā tā plēva uzvedīsies. Un jāsamatē, jāsabrucina. Viens spārns drīz būs pabeigts vēl otru. Un tad šitās durvis. Te ir jāuzlīmē vēl. Es izdomāju, ka es uzlīmēšu vēl vienu tādu prātīgo lentīti, ko pēc tam, kad nokrāsos, noņemt nost, lai krāsas saplūst ar šito krāsiņu. Es parādīšu, kā es domāju. Lai ir forši. Es tā nezinu, cik tad cik viņš tā noklāsies, lai nebūtu redzams, to redzēsim. Tad biezāk kārt uzpūtīs, lai pēc tam var pieslīpēt ar smilšpapīru. Daudz maz, jo nekāds spečuks es pa šito lietu nav. Tagad sabrucināšu. Šitais ir tas spārns, ko es dabūju 7. reizi. Tā bija. Visu laiku brauc un ved tik buktēts. Beigās paņēmu vienu spārnu, kam šitien ten bija atlīmējies un tev ar germētiku pielīmēju un citādāk. Kā ved tā sabuktēts. Kaut kā tā. Labi, brucinam, turpinam un tad jau sāksies gruntēšana, tad parādīšu, kā ir sakrāsots. Dabai, lai visiem veicās. Un doma par šitām durvīm ir tāda, kad es pielīmēšu šito, tāds kantīts, šita. Un tad, kad nokrāsošu, viņu noplēsīšu nost, un viņš ar to krāsu saguļās pats virsū. Kā izdosies, es nezinu. Bet šitām durvīm tā paprovēšu. Tagad uzlīmēšu. Tāda kantīts, tagad 5 mm virsū šitien ten. Un saslīpēšu. Un pēc tam, kad nokrāsošu grunti, tad viņu paplēsīšu nost, lai viņš uzguļās virsū. Nezinu, kā izdosies. Tāda man tā doma ir.
Nu, tā ir, kā ir. Tā grunte šitām un sāk jau pistolē kramt. Nezinu, kāpēc. Jāzvan Raitim jāprasa. Kāpēc tā ir? Jo viņš taisa baigot citronu. Kāpēc tā ir? Nezinu. Jāuzprasa. Nogruntēts ir, un šodienai pietiks, jo viņai ir jānožūst krietni. Ātrāk te neko nevar darīt. Un tā ir nākošā diena. Sāku slīpēt, darīties, apslīpēt visus spārnus, iekšārmalu, durmals. Un tad arī auto. Tagad neuzliku mūziku, jo pieliku GoPro, lai var redzēt arī no kaut ko no darīšanas. Un tā te viss notiek pa bišķim. Slīpē darās, lai viss raiti notiktos. Varbūt, ka nav tik interesanti tad, bet, tā tas process te ir, lai viss notiktos. Tad nevar visu salikt un tos parādīt tā, lai var redzēt, kā notiekās ātrā gaitā, lai var saprast, nevis tikai apstāstīt, bet arī darbībā, kas te notiek, cik tas ir viegli, cik tas ir grūti un tam līdzīgi. Skatieties, baudat, varbūt, kad noder, varbūt, kad arī nē, bet es cenšos un mācos, tāpēc tā iet visu laiku. Kaut ko apgūst vairāk ar to montēšanu un kaut ko tam līdzīgu. Kā ir, tā ņemiet par labu. Gan jau iemācīšos vairāk un darīšu labāk. Te es aplīmēju spārnus, kantīti. No sākuma nevarēju izdarīt, bet pēc tam izdevās ar zīmuļu palīdzību. Līmējam klāt, un te ir ar prieku. Te ar prieku ir līmēt. Šādi. Un beidzot arī šādi. Kaut man tur nav jālīmē, bet to pūdi. To negribu redzēt. Tos arī gribētu parādīt. Lai vairāk šitais neatgrieztos pie mums. Lai brauc, no kurienes nācis, no kalētiem. Un nečakarēt par cilvēkiem rāt ar savu. Vai kā ir, vai kā labi, vai kā slikti. Davai, turpinam līmēt. Labdien, te jau bija arī darbības no rīta no GoPro, ko es ielikšu. Un šitam neķēros klāt, te nevajag grubulu, te arī ne. Un te es ķēros
Te es ķēros klāt, tāpēc, ka es gribēju šito ten kantu uztaisīt. To es uztaisīju, te ir tāds, bet tur es tālāk negribu taisīt, lai viņš tur klājās ar grunti, krāsu īsto un laku. Vēl nāks 3 kārtas pāri. Un te es vēl iekšmals nopūtu viss, tās kantas tur, ka parasti lien iekšā mitrums un rūsē. Šito kantu iepūtu, tas ir abiem spārniem. Tās tur iekškantas, kas ir, un ārkanti. Un pūta ar parasto pistoli, šis ir Kobra, kas ir palicis, izskatās jau laikam no Subaru pāri. Vai no Zafīras. Kaut kas ir, bet lai neiet postā, plauktā stāv jau, nezinu, gadi jau točni vairāk. Un tad vēl šitos nopūtu. Te es vakar pazieķēju apakšā, nevis apakaļ, bet apakšā. To, kas ir tas gumijotais tāds hermētiķis, parādīšu, pagaidi. Šitais ten. Gumijotais hermētiķis. Jo es te biju bišķi uzzieķējis te galos šita iekšā pie metinājumiem, lai viņš tur saķerās, jau grunti bija uzpūst. Un te vēl bišķi uzzieķēju, un viņš tāds baigi tāds foršs gumijots paliek, un es domāju, un baigi turējās klāt. Es domāju, kāpēc ar stipro otu to saraino nenozieķēt. Jāpamēģina, ir citādi, nekad neuzzinās. Un tad augpuši šitās kantes. Kā jau teicu, tā liekas, ka 3. dīze. Trīnieks tur virsū ir. Un tā nāks. Grunte, īstā krāsa un laka. Tāpat kā uz spārniem. Tagad ir jāsakurina, šodien jākurina, lai žūst. Jāpaceļ augstāk, jo viss siltums ir parasti iet uz augšu. Lai viņš nožūst un redzēs, ko rīt darīs. Jeb rīt vēl žūs, jeb rīt turpināsim krāsot un jau grunti. Kaut kā tā. Un tad vēl paliek, cik es saprotu. Tagad es neputināšos. Varbūt apak. Šitās vietas jau es noputināšu, protams. Un tur ar to citu grubulīti, kas ir gumijotais. Lai nav apakšā to Kobru, īsti nevar pūst. Tas Subāram bija gads papūts un viņi sprākst. Viņi domāt uz tādu virsmu, kas nestaigā. Un apakšā, ja kāds akmens būs, viņš nostatīs nost. Viņš šitā arī. Tā rūsiņa ir, bet cauruma te nebūs. Tas ir viss jānotīra un jānogruntē. Bet to ne tagad. To es sapūtīšu augšu un tad viņš varēs, kamēr augša kalst, apakšu varēs paņemties. Kaut kā tā, tas ir īs apzors. Kā jau teicu, šodien ir svētdien. Un jau. Ar to es arī šodien šeit pie krāsošanas beigšu un tālāk, ko es darīšu, iekurināšu, vai varbūt, ka malki jāatved vēl, lai žūst. Un viss, davai, nākušiem piedzīvojumiem epizodi turpināsies. Bišķi no šovakar bija apžūs, un es izdomāju, ka vienu dienu iekonomēšu un uzpūtīšu arī melno krāsu. Melno grunti. Tā arī izdarīju, uzpūtu. Tagad man paliek vēl 2 reizes pamatkrāsa, zilā un laka. Kaut kā tā. Man tā kaut kā ar šitām krāsām īsti negrib iet. Jo viņām šķaidītājs it kā nav domāts, bet man viņa kaut kā ir par biezu. Viņa tā neklājās. Vai tā pistola nav riktīga, bet man pistola patīk, tur es nekāda pretenzija nav, kā es bišķi pieliek vairāk šķaidītāji. Tāds izpats.
jo te ir tā smaka un es negribu viņu elpot. Vai kodīgi tomēr. Un kā es viņu bišķi pielēju to šķēdītāju, ko man teica, ka var bišķiņ. Viņi tik forši klājās un ideāli, un es šitien te spārnis sāku pūst, un es negribēju pārjaukt, un tā man sanāca. Un vēl ko es varu padalīties. Es pūtu šitos spārnis nopūtu, tur nopūtu durvītes, un sāku pūst to pusi mašīnai šeit, un man beidzās. Es aizgāju, uzjaukt un nolikt pistoli, izpūt ar gaisu, nolikt to pistoli, un kamēr samaisīju, tas bija diezgan ātri, es pat nezinu, 5 minūtes, kamēr otru devu samaisīju fiks ātri, un sāku pūst un neiet, un aizkalt jau pistoli. Dabūju mainīt, tīrīt pistoli, un tad viss. Dabūju tīrīt pistoli. No jauna fiks pūtu darīja, lai ātrāk ir, lai tā deva, ko es biju sataisījis otro, lai tā nesakalst. Tā es pieliku šķēdītāju, un tā man forši glauni iet, un tagad man ir kreņķis ar to, ka es rīt pūtīšu šo zilo. Man jāapsprasa raitim, vai es tur varu to šķēdītāju bišķi liet klāt. Jo man liekas, ka baigot citronu tā es citādāk. Šitien ten, līdz šai vietā es biju smērējis to, un tālāk man pietrūkta zīts, un viņš tik gludi iet forši skaisti. Un tad, kad viņš nav atšķēdīts, tad viņš tā neiet. Bet labi, davai. Tiekamies nākamā epizodē. Labi, davai, čau. Labrīt, labrīt, labrīt. Ir pirmdienas rīts. Un sāku matēt spārnus, durvis un auto. Un jābrauc ir uz pilsētas pusti, bet es domāju, jau uzkrāso, lai zinu, varbūt, ka pietrūks krāsas, lai var paņemt vēl vienu pietrūks. Ja ne, tad 2 reizes būs jābrauc. Tā es izdomāju, ka vajadzētu provēt nopūst. Bet vispirms jānomatē kārtīgi, un tad provēsim pūst. Kaut kā tā. Davai, turpinam. Es nezinu, ko man teikt. Īstie krāsotāji, kas to darbojās profesionāli, bet es te noplēsu un uzlīmēju bišķi augstāk. Man liekas, ka oriģinālā krāsa un laka, lai viņi sajiet kopā, lai tā kanta nepaliek balti, jo kad noteikti plēsīs nos, kad būs nokrāsots. Kā nenoplēsts nos, tā kā ir otrā pusē. Es tur vēl neesmu izdarījis. Šeit. Es domāju, ja es tagad nokrāsoju un noplēšu, tad baltā kanta paliks. Tur ir gan grunte, gan viss tās krāsas, un tā kanta nepārseksies. Tāpēc es plēšu nost un līmēju bišķi augstāk, lai tā kanta pārsedzās. Es nezinu, vai tā ir pareizi. Kāds jau pateiks, ka zina, vai tā ir, tā nav. Un šitā es tagad darīšu, tagad noslīpēšu, un lai pamat krāsas sasadzās ar šito krāsu, un laka arī pāriet pāri. Kaut kā tā es izdomāju. Protams, pieslīpēšu ar šito, tā, lai viņš saķerās. Tāda man doma ir. Ja ir kāds profesionāls, kas skatās, pasakiet, kā ir labāk, jo visas detaļas netaisos krāsot. Davai, visiem veicās. Kā izdevās, tā izdevās. Varbūt jāpārpūš būs vēl vienreiz. Kaut kur notecēja, jau pistoli palika beigta. Un ņēmu citu, un tos nezinu, kā iet. Te mēģināju. Un parādīšu ar spāniem, kāda sūda sanāca. Ar durvīm it kā viss kārtībā, bet spārniem tas ir kaut kāds vāks. Tas ir vāks, tiešām. Kāpēc? Vai. Vienīgais izskaidrojums ir tur, kur lielāka kārta ir. Redz te, pat uz skoču ir lielāka kārta palikusi.
Un tur jau ir uzēdies, uzrāvies virsū. Te es sapīku un uzrāvu virsū laku. Negaidīju. Un ir tā, kad fināls sanāk bišķi ievilcies, jo iznāca sūda ar spārniem. Vienīgais izskaidrojums, kāds ir, kad īsti nenožuva krāsa. Jo vispārējais ir labi. Šite neuzrāva nekas virsū. Šiten arī nē, bet tur, kur lielāka kārtība, te pat uz skoču ir sācis burpt augšā. Bet tas ir pa laimi tikai uz skoču, un tas plēšās nost. Kaut kā tā, uz mašīnu arī nav nekas. Ir tā, ka jālabo kļūdas. Un es domāju, ka varētu arī šokar varbūt arī nokrāsot, bet nezinu, kā izdosies šito sūdu izdabūt nost. Vajadzētu jau nokrāsot. Tā viņš rīt varētu žūt, rīt varētu aizbraukt smagu uz apskatu, pārbraukt, kurināt un žūt, un tad tikai pamatkrāsu un laku. Labi, davai, turpinam, lai var. Es domāju, ka šovakar nokrāsosim grunti melno un lai iet. Citādāk tas jau būs nožūs. Tad te vismaz uz priekšu iet. Šis nebija plānots, bet lai iet. Nu, kļūda pa bišķim ir izlabota. Kaut kad sūdi palikušā. Bet, ja sāk neiet, tad sāk arī apnikt. Kaut kā tā. Tagad, lai žūst. Kārtīgi, lai žūst. Un tad jau rītdien. Uz vakar pusi kaut kur tā. Davai, lai visiem veicās. Turpinājums. Turpinājums sekos ar zilo krāsu.